Diskusija, kura mums ir par tēmu, vai mēs varam mainīt domāšanu un uzvedību ceļu satiksmē. Un mūsu brīnišķīgie dalībnieki, es pa vienam saukšu, lūdzu, nāciet ieņemiet vietas uz šīs improvizētās skatuves. Tātad Ivars Austers, sociālās psiholoģijas profesors no Latvijas Universitātes. Austerkungs, lūdzu, un laipni lūdzam izglītības zinātnes profesore no mūsu alma mater Latvijas Universitātes Zanda Rubene, Rubens kundze, lūdzu. Tad mums ir, protams, smago ceļu satiksmes negadījumu izpētes projektu vadītājs no CSDD Oskars Irbītis. Laikam number one cilvēks jautājumos, kas skar satiksmes drošību no tāda arī cilvēciskā viedokļa Latvijā. Mūsu pašu Mārtiņš Lazdovskis, lūdzu, Lazdovska kungs no Latvijas valsts ceļiem. Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, resursu un krīzes vadības pārvaldes priekšnieks Artūrs Smilga mums pievienojas. Un kognitīvo zinātņu profesors no Latvijas Universitātes Jurģis Šķilters, kur tikko redzējāt arī dzanu šajā īsajā video. Šķiltera kungs, lūdzu. Un mikrofonu es tagad atdošu nevienam citam kā Paulam Timrotam, kuru jūs visi lieliski pazīstat kā raidījuma Zebra vadītāju, veidotāju, radītāju un tam līdzīgi, un arī nenoliedzam ekspertu jomā, jebkurā, kas saistās ar ceļu satiksmi. Paul, iesildīts krēsls, redz, kur. Es tur, ja? Neko Jūras iedos savu krēslu. Jā, Jurģis tev iet tur. Tā, tev ir arī runājamais mikrofons piestiprināts. Man ir citronu ūdens. Brīnišķīgi. Vēlu veiksmi, dāmas un kungi, un... Paldies, Juri, jo tu ietaupīji mums diezgan daudz laika piesakot visu. Man nebūs vēlreiz jātasē mutu šajā jautājumā. Tas ir brīnišķīgi. Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem zālē, kuriem rūp tā lieta. Un man liekas, ka šīs dienas tēma ir tāda, ka katrs gribētu izteikties, jo katram ir viedoklis par to, kāpēc vispār iebrauc stulbi, bet mēs paši labi. Tā kā mēs šodien salāpīsim pasauli un pēc stundas iziesim ārā no šīs zāles, jau zinot, kā nonāk paradīzē zemes virsū. Bet es domāju, ka iesākumā, lai būtu skaidrāks, par ko mēs runājam, vajadzētu noskaidrot, kāda ir situācija uz šo brīdi. Un es domāju, tam mums ļoti labi dara Oskars, kurš strādā ar tiem cilvēkiem, kuriem vairs neviens nevar palīdzēt. Viņi jau ir tādi. Daži vēl ir, kuriem var palīdzēt. Vēl dažiem var. Dažiem var. Daži klibo, bet dzīve paliek. Tātad šī brīža situācija, jāsaka tā, ka uz šo brīdi tieši ir, tāds jāsaka, Latvijas rekords varbūt ir uzstādīts, ka 30 dienas, var teikt, mēs nodzīvojām bez mirušajiem uz ceļiem, kas Latvijā līdz šim nekad vēl nebija bijis. Tātad no 21. līdz 20. datumam nebija mirušo ceļu satiksmes negadījumos. Ļoti pozitīva ziņa. Bet, salīdzinot tātad pagājušais gads ar šiem 118 bojā gājušajiem, un pietiekoši daudz tad arī cita veida smagiem negadījumiem. Diemžēl, ja skatāmies uz kopējā fona, tad kaut kur ceturtajā no beigām šobrīd. Tātad salīdzinot ar visām citām Eiropas valstīm. Ja mēs skatāmies tepat kolēģi, kas runāja no Igaunijas, tad viņi, ja skaitām tikai Eiropas Savienības valsts, tad viņi ir ceturtie labākie no sākuma. Lietuvas kolēģi kaut kur pa vidu. Tāpēc, mums ir iespēja pacensties, un mums ir viss nosacījums starta pozīcijā, lai mēs arī panāktu šos būtiskos uzlabojumus. Es varētu uzreiz iejaukties. Labs līdzsvars. Ka, tas velns varbūt arī nav nemaz tik velns, jo, ja mēs runājam par statistiku, kā jau visiem zināms teiciens, tad ir meli, ir taisnība un ir statistika. Ja mēs skatāmies uz tiem pašiem igauņu kolēģiem, tad viņi, piemēram, tādas negadījumus, kas ir uz arāmā lauka notikuši, viņi neskaita pie ceļu satiksmes negadījumiem. Tāpat laikā traktors ir apgāzies, arot lauku, uzgāzies virsū, mēs to skaitam pie šiem te negadījumiem, viņš aiziet kopējā statistikā. Labi, cik mēs varētu nomest šādā veidā, skaitot citā veidā? Ciparus uzreiz nepateikšu, tur jāpat skatās, ar ko mēs salīdzinām ar tiem pašiem igauņiem. Jo viņi tāpat laikā ir arī atsevišķi, vismaz ar dažiem viņu kolēģiem runājām, V kategorijas ceļi, kuries viņi arī neskaita par tādu koplietošanas ceļiem. Tā kā es domāju, tur kādi 10 noteikti.
Mārtiņ, kā tev šķiet? Tu arī bieži mēdz skaitīt valsts ceļus un pašvaldību ceļus, un tad tās avārijas atsevišķi iezīmēt. Ne, nu, kopumā jau, jāsaka, pēdējos 10 gados man šķiet tā tendence ir skaidri iezīmējusies, nedaudz lejup vērsta, bet diezgan plakana. Jā, tā kā teikt, kad kādu gadu ir bijis kaut kāds tāds baigais uzlabojums un kādu tāds būtisks pasliktinājums, es domāju, ka nevar. Mēs arī ar kolēģiem, gan CSDD, gan ar policijas kolēģiem esam runājuši, ka brīžiem jau nav īsti saprotams, kāpēc tieši tagad notiek tas, kas notiek, bet daļā par statistiku es piekrītu, un viena no lietām, kas mums kopā patīk, ir braukšana ar motocikliem. Mums arī ir bijuši gadījumi, kur pār tiem meža ceļiem kāds nostiep tās drātas. Tur tie gadījumi ir bijuši ir letāli. Vai tas tiešām ir negadījums, kas ir tādā auto satiksmē vai ceļu satiksmē? Tur arī droši vien, ka varētu diskutēt. Tā kā daļa taisnības tur ir. Jo vienkārši par to, ka mums patīk salīdzināt ar citām valstīm, bet jābūt godīgiem, tie apstākļi nav vienādi. Tā kā tad metodoloģija visiem tad vajadzētu būt vienādai, un tad paskatāmies. Es domāju, ka Artur, tu esi pirmais, kurš paziņo, ka mēs varbūt nepareizi skaitām. Mēs te 30 gadus peramies un uztraucamies, kam pēdējie, bet tāpatās, ka pat tu izdzer to valstī alkoholu, varbūt, ka Igauņi tur pie robežas visu izdzer. Mēs tiešām nezinām. Tas ir labi. Tā kā jau vajag, lai Rīga būtu lielākā pilsēta Baltijā, pievienojam Mārupu un bingo. Nekas nav jādara vairāk. Tāpat atskaitam tos, kas nav gluži uz ceļa. Un arī esam varbūt līdzīgi lietuviešiem, kā minimums. Oskar, tā varētu sanākt? Gluži nesanāks. Ne? Jā, tur apmēram ir tas strīdīgais jautājums. Ir kaut kādi, ja skatāmies pagājušo gadu, tad jā, apmēram ap 8 te ietiekas tie strīdīgie, kur tiešām ir uz lauka apgāzies traktors. Pilnīgi piekrītu, ka tas nav gluži negadījums. Tad mēs priekš sevis esam atzīmējuši viņus kā negadījumus. Kad cilvēks ir gājis bojā, bet gluži tas nav ceļu satiksmes jautājums. Tāpat kā arī ļoti izteikti ir šie negadījumi ar kvadricikliem, kas tiešām ir notikuši kaut kur mežā, kaut kur izklaides braucienu laikā, kad gluži nav bijusi satiksme. Bet, ja, piemēram, cilvēks ir sēdējis karuseļos, kas izskatās tā laiviņa pēc mašīnas, un tad ir nokritis zemē, tā arī būs avārija, vai tas būs karuseļs? Diez vai viņus sauks uz turieni. Jā, tā kā viņi nesauc, tas ir parametrs. Varbūt arī vajag to sākt. Katrs saka, šitiem mēs nebrauc. Šitas savā pagalmā tur ar traktoru apgāzās. Sauciet tur kaut ko darba drošības inspekcijas, sauciet, bet nesauciet mūs. Ivar, kā tev šķiet tā tendence, ko mēs tagad sākām šajā virzienā runāt? Tas ir pareizais šajā diskusijā, vai mēs vienkārši atkartījāmies no problēmas? Tā palīdz saprast, kā par to domā. Tādā nozīmē pareizi, bet pie risinājumiem droši vien tā nevedīs gan. Īsi atbildi, ko es lieku. Jā, tā kā mēs kaut kādā veidā statistiku varbūt uzlabosim kaut kādā atskaites kategorijā, bet tā tie beigtie mazāk nekļūs. Vai viņi ir karuselī vai traktorā vai uz autobāņa, liela starpība nav. Tāpēc mums būtu jādomā, ko darīt. Zanda, kā tev šķiet, vispār ir tāda kaut kāda universāla iespēja mums izdomāt vienu recepti, ja tie cilvēki, kas piedalās satiksmē un dabū un gali tik dažādi, ka nemaz nevar tādu recepti izstrādāt? Nē. Nav. Kāda ir iespējama universāla recepte? Katrs cilvēks ir indivīds. Ir dažādi konteksti, dažādi iemesli, dažādi emocionālie noskaņojumi uz ceļa. Ja? Es klausījos diskusijā līdz šim un domāju, ka patiesībā jau nav liela nozīme. Mēs samazinām par 10%, nesamazinām par 10% to statistiku, jo katra, kā vienā no manām mīļākajām filmām, 5. elementā saka, nekam nav nozīmes, tikai dzīvībai ir nozīme. Bet es gan Zandai nepiekrīstu, kā mums ir principi, par kuriem mēs varam runāt, kādā veidā domāt. Bet vai viņi universāli darbosies? Bet ir kaut kāda universālā lieta, tā kā, teiksim, pētniecībā, zinātnē, tie ir varbūtības secinājumi, ja? Kas ir tas, ko mēs darot ar vislielāko varbūtību nonākam pie rezultātu, kur mēs vēlamies sasniegt, un šādā veidā arī ir jādomā, ja? Ir kaut kāds, teiksim, šitā viss tā pati informēšanas kampaņa, mācīšanas kampaņa, kurā mēs piedalījāmies. Tas jau ir stāsts par to, ka numur 1, ja tu esi savārījis ziepes vai esi bijis tuvu ziepēm, tad ir vēlams, lai tu par to arī vai tā viegli tiek sodīts, ne smagā nozīmē, bet ka tu dabūni atgriezenisko saiti, ka kaut kas īsti nav kārtībā, plus, ka tev tajā brīdī iemāca šī vārda pozitīvā nozīmē, nevis skolmeistariskā, kas būtu tāda negatīva, kā
šajā situācijā tu varēji rīkoties. Nu, tas ir viens no principiem, ja? jo teiksim, Tad mums bailes arī no ir soda. jāpieņem, ka visi ievēro šos principus un sabiedrība principā, visi sabiedrībā klausīs likumam. Nu, jā, bet man šķiet, ka satiksmes drošība īstenībā ir ētiska problēma, par kādu mēs reti domājam. Ja? Šis ir tā, ka mēs visi rakstot ļoti labi. Nē, nu kā, jautājums, kāpēc cilvēki veikalā reti zog? Nu, viena lieta ir tāpēc, ka viņiem ir bailes no soda, bet ir kaut kāds arī augstāks līmenis, ka vienkārši cilvēks saprot, nav īsti labi, ja mēs te visi viens otram kaut ko fenderēsim, ja tā kā Igauņiem ir šitam tā brīnišķīgā grāmata Rīkurs, jeb novembris, kur ir viens ciemats kaut kādā aizvēsturiskā laikā, un tur visi viens otram fenderē, un viņi vēl ar sātanu palīdzību uzbūvē pūķus, kas brauc pa kluso citiem govis slaukt un visu tur zakt, vai ne? Tā ir otra lieta, vai ne? Tā ir ētika, tā ir morāla, ja? Un, teiksim, kas uz ceļiem notiek, ja? Teiksim, var būt kaut kādi vidēja ātruma mērītāji, un viss raustās, ievēro ātrums, labi, tas ir super. Ierauga policijas mašīnu, lieliski. Bet no otras puses ir vēl drusku augstāks attīstības līmenis. Man nevajag policijas mašīnu, man nevajag tos vidēja ātruma radarus, un viss notiek. Ja? Tas arī ir tāds princips. Teātrī nav policista, bet mēs neceļ mobilo. Un teātrī, dažreiz paceļ. Tas ir krievdrāmā. Vai kaut kur citur. Vispār visdramatiskāko situāciju es redzēju operā, ja, kur vienai kundzītei, kurš baigi garlaikojās, tagad zvana mobīlais, un uz skatuves dedzina Valkīri jau faktiski jau, vai ne? Un viņi tagad grib runāt pa telefonu tajā laikā, kamēr uz skatuves dedzina Valkīri. Rokas fonā ir nemanīgi. Rokas fonā ir. Un blakus bija divi veči tādi operas mīlētāji. Viņi nedrīz piekāva to dāmu, ja? Nepārspīlēja, ja? Bet, Kad tā būs uz ceļa? Traģēdija zālē. Jā, Valkīri ienāca zālē. Gan uz skatuves, gan zālē, jā. Juri, tev bija kas? Jā, viens vienkārši komentārs. Tas jau tas jautājums, ko mēs uzturam kā normalitāti. Jā, teiksim, tas radari vai policija neatrisinās cilvēku domāšanu. Un tā problēma ir tāda, ka, ja, piemēram, absolūtais vairākums uzskata, ja ir 90, tad mierīgi var braukt 110, tad tā problēma ir tā, ka mums ir kaut kā nobrucis tas normalitātes bāzes līmenis. Un tā ir milzīga problēma, jo ar to ir, ko arī Ivars teica, tas ētiskais jautājums. Jo runa jau nav tikai par to, ka mēs kaut kur ātrāk tiekam, esam stilīgāki, bet mēs vienkārši pilnīgi uzšaujam gaisā atbildību pret citiem cilvēkiem, kas tādi paši kā mēs esam tajā satiksmē. Atbildība pret citiem, kas ir satiksmē, tā ir nenormāli svarīga lieta. Un, teiksim, es tā atceros mazliet mūsu kampaņas kontekstā tos komentārus. Man ir pārsteidz, ka tas vispārējais tas trends, tas viedokļu vairākums, principā, kurš neviens normāls cilvēks nevelkās uz ceļu. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs varam pārkāpt pat 10, varbūt 15 km ātrumu. Mēs principā netolerējam cilvēkus, kuri varbūt ir pārguruši, kuri brauc lēni un piesardzīgi. Mēs netolerējam vecākus cilvēkus. Un tā ir faktiski tāda ļoti augstprātīgas, agresīvas sabiedrības pazīme. Runa jau nav tikai par autobraukšanu. Bet es negribu visu laiku nozagt, bet es atgādināšu, kad tas bija pagājušajā gadā vai kad ar Ārnu Kaktiņu mēs te kopā runājām par to vienu mikropētījumu, kur mēs uztaisījām, ka vienu un to pašu darbību ieliek divos kontekstos. Vai ir ok mazliet pārkāpt ātrumu, ja tev ir jāsteidzas, tur pa 10-15, kā Jurģis saka. Nav baigi labi, bet ir nekādas briesmas neceļās. Ja tev baigi gribās ēst, vai ir labi veikalā nozagt kaut ko, tā bišķi, jā, tur zem eiro. Ja. Tirgu, jā, veikalā, ne? Jā, nē. Pagaršo drīkst. Pagaršo drīkst, jā. Un tas nav derīgi, jā, bet tas salīdzināšanas mērogs ir vienāds, jā. Te ir stāsts par to auto padarīšanu kā tādu, ja, ka tā vide ir pieļaujošāka, un te ir vēl viens princips, manuprāt, kurš jāņem vērā, ka
angliski ir tāds žargona teiciens we drive as we live. Mēs braucam, kā mēs dzīvojam. Ja? Un tā uzvedības dimensija iet cauri ne jau tikai autovadīšanai. Ja, protams, ar lielāku varbūtību tie, kur būs gatavi pārkāpt kaut kādas sabiedrībai par labu nākošus principus, nezinu, tur attiecībā uz nodokļiem, darba devēja apzakšanu, mānīšanos plašā Printer papīra stiepšana mājā. Jā, protams, printers papīrs, jā. Nu, tā vecā anekdota, vai ne, kad puika atnāk mājās un saka, klausies, tēti, tev uz skolu jāaiziet, zini, kas ir pa lietu? Nu, es tur Pēterim nozagu zīmolu. Paklausies dēls, es tev no darba varēju atnest. Vai ne? Tur ir kaut kas kopīgs, jā, par to savstarpējo pieskatīšanu, atbildību, ja, jo lielākā mērā sabiedrība šai virzienā iet, jo lielākā mērā... Skaidrs, mums tā sabiedrība ir jāmaina. Un kā tā mainīšana varētu notikt? Zāna, kā domāju, ar pātagu vai ar burkānu? Ko mēs vairāk varam mainīt? Arturs pārstāv tos, kas ar pātagu maina. Viņam burkānu nav. Es tagad klausos sarunā. Ivars ļoti optimistiski saka, ka ir iespējams universāls kaut kāds paņēmiens. Ziniet, ja tas jautājums tiek uzdots man, tad acīm redzot savā ziņā tiek gaidīts, ka es pateikšu, ka ir kāds izglītojošs instruments, ar kuru palīdzību. Ja? Ir tāds paradoks, ka sabiedrības jau ļoti ilgstoši mēģina tās problēmas, kas ir radušās ārpus izglītības, risināt ar izglītības palīdzību. Piemēram, trūkst mums patriotisma, jaunu mācību priekšmetu, sliktu finanšu pratību, jaunu mācību priekšmetu skolā un tā tālāk. Un šajā gadījumā tā ir tāda norāde, ka no vienas puses, es pavisam noteikti neapgalvošu, ka izglītībai nav nozīme, tad jau man ir jāiet prom no darba. Ja? No otras puses ir skaidrs, ka sabiedrības attieksmes un vērtību un tevis pieminētās normalitātes izmaiņas ir ļoti, ļoti komplekss process. Tas, kas notiek uz ceļa, ilustrē noskaņojumu sabiedrībā kopumā. Mēs zinām no pētījumiem, ir vērojamas radikalizācijas tendences, tāda diezgan agresīva mums tā sabiedrība un tā tālāk. Un man pat gribētos teikt, ka attieksme pret diskrimināciju vispār sabiedrībā ļoti labi ir redzama uz ceļa. Vai mēs kaut ko varam darīt? Protams, mēs varam darīt. Es neapgalvoju, ka nav iespējams neko darīt. Es vienkārši teicu, ka nav universālas metodes, kā to izdarīt. Bet ir jau arī sociālajās zinātnēs tāda teorija, kā diskursa teorija, respektīvi mēs varam liekot domāt, piedāvājot dažādus piemērus, gan pātagas, gan burkānus, gan sadusmojot. Mūsu kampaņa ļoti sadusmoja sabiedrību. Autobusu parku sadusmoja, vai ne? Komentāri parādījās, lai tu daļu pārstāji šito te stāstīt, ka satiksmes dalībnieks ir arī pasažieris. Ja? Mēs varam mainīt sabiedrības noskaņojumu, bet tam ir vajadzīgs pietiekami ilgs laiks un mēdz teikt pat 10 gadi ir tāds. Ar ko sākam? Mēs esam labi sākuši, mēs esam sākuši ar kampaņu. Es priecājos, ka profesionāļi to novērtē un pamazām, un tas, ko Ivars teica par ja ceļa satiksmes dalībnieki, autovadītāji īpaši, tie, kas sēž pie stūris, sapratīs, ka profesionāļi šo tēmu ņem par pilnu, ka tas ir nopietni, tad tas arī diezgan būtiski mainīs attieksmi. Jo tas ir atkal jautājums par tādām kā varas attiecībām. Kopumā viss stāsts kampaņai par varas attiecībām. Es jau, kā ir podcasts latviski? Ilgi runā internetā. Raidluga. Nē, es aizmirsu. Es podkāstā teicu, auto vadīšana Latvijā, ne tikai Latvijā, vispār ir tāda maskulīna padarīšana. Ja? Un vīrietis, un galvenais komentētājs arī bija vīrietis, kas pateica, kas muti virinās tos, uzreiz izsēdinās ceļa malā.
un viss. Nu, pēc pats savu mašīnu runā. Jā, un pasaka, ka tā Rubena izrunājās, droši vien tāpēc, ka viņai nav autovadītāja tiesības. Un tad es dabūju taisnoties visai Latvijai, ka man ir un ļoti sen. Braukt uz Ilas 130. Es Gaziku. Praktiski viens un tas pats. Jā, vairs nemāku noteikti, bet mācēju vidusskolas laikā. Tagad es pazaudēju domu, protams, atceroties savu vidusskolas laikus. Bet mēs par to maskulīno padarīšanu runājam. Ja? Tātad tas stāsts par to, ka kurš ir galvenais, ja? Uz ceļa, un kurš ir galvenais, tas, kas ir stiprākais. Bet profesionāļi policija ir stiprāka, ja? un dažādas profesionāļu organizācijas, kuriem rūp tas, kas notiek uz ceļa, ir tajā varas vertikālē virs. Un tāpēc es saku, stāsts ir par attieksmi pret diskrimināciju un stāsts ir par hierarhiju vispār, ja, par hierarhiskajām attiecībām sabiedrībā. Ja mēs redzam mašīnu, kurā mamīte sēž uz pakaļajā beņķa, lakatiņš galvā un onka priekšā cepura galvā. Kurš tai mašīnai galvenais? Grūti pateikt. Tur tāpēc es saku, jāiet kā priekšā un jāpaklausās. Jā, tur ir jāzina. Tur varbūt iespējams, ka navigācija notiek no pakaļējās rindas. Jā, pavisam noteikti. Bet tāpēc viņi ir aizsēdināti uz aizmuguri. Nu, lai viņi neraus stūri, tīri fiziski. Tā ir drošāka vieta. Jā, un pie trieciena, kas biežāk notiek no priekšas, viņi sēž tālāk deformācijas zonā, kas nav slikti. Bet bieži vien tie, kas komentē, ka te viss ir slikti un ka viņiem pārmet to slikto braukšanu, viņi saka, ceļš ir slikts. Oskar, ceļš ir slikts vai ko tu redzi, kad tu nonāc tajā vietā, kur viss jau ir beidzies? Kas tur ir bijis slikti? Nē, man patīk pēdējā laikā internetā ir parādījušies komentāri, vai ne, tad notiek smagi negadījumi, tad vienmēr kāds obligāti, vai ne, tad sarkasmi iekomentējis, vai ne, būtu 2 joslas katrā virzienā, vai ne, Kur ir mans autobāns? Noteikti būtu braucis ar tiesībām, noteikti nebūtu pārsniedzis ātrumu, noteikti nebūtu bijis pilā, vai ne, un mašīna arī nebūtu sarūsējusi uzreiz. Tā vai ne, ir, tā kā nav tie ceļi, tad, tās visas problēmas ir saradušās, vai ne, un tāpēc tas negadījums ir noticis. Būsim godīgi, ja mēs skatāmies uz Latvijas mērogu, tad, protams, mums te pieminētais Rīgas apvadceļš, kas pārslogots un citādi, bet ja skatāmies uz A kategorijas ceļiem, tad viņiem ir savest kārtībā. Nav tā, ka tur kā bija, kā pēc kara vai nebija jābrauc, ka tur viss bija izspridzināts. Tur viss ir normāli. Principā ir tehniski pabraukt par jebkuru ceļu, es ar atļautu ātrumu par šo galvenajiem ceļiem. Jā, kaut kur laukos, kad zemes ceļi izbraukāt un citas lietas, bet ja tos galvenos ceļus apskatām, tad nav tā, ka es nevarētu normāli ar atļautu ātrumu braukt, vai ne, ka man būtu jābrauc ceļa dēļ nost no brauktuvas. Pārsvarā jau viss tie nobraukumi no brauktuvas ir tomēr bijuši saistīti ar kaut kādiem pilnīgi citiem iemesliem, nevis ceļa kvalitāti. Un, ja godīgi skatot tiešām šos lielos negadījumus, tad, ja mēs runājam par infrastruktūras ietekmi pa ceļiem, tad būtībā izlēma tikai viena tāda būtiska problēma, kad šur tur iztrūkst gājēju infrastruktūras. Tad nabaga gājējiem, labi, ok, kaut viņš tur pilā staigāja pa ceļu, vai ne? Varbūt varam cerēt, ja tur būtu blakus bijis kaut kāds celiņš, tad ar lampiņām turien būtu staigāt. Gaišāks būtu. Jā, ir ceļš, tas attiec uz Pierīgu, bet uz Pierīgu arī ir šorīt pat no rīta braucot, ļoti nopriecājos, vai ne, kādā ātrumā būvējās dažādākie šie celiņi. Tad Līču virziens, Ulbroks apkārt, turpat blakus, vai ne, smuki būvējās. Nav tā, ka mums nekas priekš neiet. Un, jā, Rīgas ietvaros Granīta iela mums, briesmīgi problemātiski, un tā ir viena no tām vietām, kur tiešām, jā, ir notikuši šie traģiskie negadījumi, kur ir notikuši uzbraukumi, piemēram, pagājušajā gadā 3 cilvēki aizgājuši bojā. Būtībā tieši uz Rīgas un Ulbrokas robežas, kur tā kā filmā pastam uz Ulbrokas, tur tā pēkšņi viss arī beidzās. Tad es rumbuls. Projekts tur beidzās, beidzās celiņš. Jā, tur beidzās celiņš, vai ne, un tur, kur ir tālāk, ja ir tur tie lūžņu tirgotāji, lielie iepircēji, vai ne, un desa ražotāji, tur ir pilnīgi tums, un tur vienkārši nav ko likties. Tur jābrauc uz darba mašīnu. Mārtiņ, senāk, Oskars saka, tu var atslāpt, tev tikai gāja celiņi tagad jātaisa. Viss kārtībā ceļiem. Tas būtu, protams, vienkāršākais, bet es pēc dabas esmu paškritisks, un man šķiet, ka ir lietas arī, kas mums, kā ceļu pārvaldītājiem, ir jādara savādāk. Pirmais, jā, mēs jau mēģinām runāt savādāk, jā, un ticiet man, ja jūs tur saņemat tos komentārus, tad es tos saņemu vēl kārtās vairāk.
Bet man šķiet, ka mums ir vietas, kas arī uz, varbūt mazāk tur uz galvenajiem ceļiem, kaut gan arī tur, kur mums būtu tā vēsu prātu jāapskatās arī, lai tam ceļa lietotājiem tas risinājums ir saprotams. Un varbūt ir kādas vietas, kur arī pēc standarta formāli mums varbūt tur ir jāliek 70 un jākrāso tās nepārtrauktās līnijas. Tad varbūt, lai mēs neraustītu to satiksmu, uz laiku cilvēkiem nebūtu 70, 90, 70, 90. Man tad viss besīja un tur varbūt arī kaut kas krājās. Tā kā tāda vienmērīga plūsma man šķiet arī ir vērtība un tur mums būtu plašāk jāpadiskutē arī ar CSDD kolēģiem, policijas kolēģiem, ka varbūt ir vietas, kur mēs tā raitāk to satiksmu varam palaist. Un tas arī mazāk kādam var būt to spriedzi noņemt. Ir, protams, lielās lietas, par ko mēs esam runājuši, un tur es atkal savukārt daļēji piekrītu tiem komentāriem, ka, protams, ka tās 4 joslas ir daudz drošākas. Un to mēs redzējām ziemā tajā milzīgajā negadījumā uz Ķekavas apvadceļa, kur bija, laikam, cik tur 8 vai 10 fūras izlidoja cauri trokšņu sienai, bet cietušo un bojā gājušo mums nebija. Jā, maz cietušais, jā, bet tā kā, tas dod to jēgu un efektu. Tā kā es teiktu, ka ir jāstrādā visos tās virzienos. Un es arī zinu, ka cilvēkiem nepatīk tie vidējā ātruma radari un parastie radari, bet arī tie to efektu dod. Un tas, ko es varu teikt, man bieži sanāk braukt Ventspils šosejas virzienā. Man šķiet, ka līdz Tukumam tā satiksme ir kļuvusi mierīgāka. Arī tur, kur nav to radaru, tā satiksme ir kļuvusi mierīgāka. Un ar Lietuvas kolēģiem mēs esam runājuši, ka tas ir viens no tiem īstajiem efektiem, ko viņi domā, ka viņi ir spēruši soli tai virzienā, ka tomēr cilvēki brauc mierīgāk. Bet, protams, tās apdzīšanas, tas ir kaut kas, kur es nestādos priekšā. Tātad video ātruma radari daži runā, ka nepatīk, vai tu dzirdi, ka nepatīk. Mums, piemēram, raidījumi nesūdzās neviens video ātruma radariem. Es redzu, ka cilvēki nav to, ka uztvēruši kā kaut kādu traucēkli savā dzīvē. Bet Artūra darbs būtībā ir tikai viena daļa tā sodīšanas un kontrolēšanas daļa. Ja tu, Artūr, tagad dzirdi, ka video ātruma radari paņem nost tev daudz darba, tu jūties tā kā cilvēks, kuram mākslīgais intelekts atņems darbu, bet tu redzi savu nišu vēl kādu 10 uz priekšu. Jā, labs komentārs. Mums policijā darba viennozīmīgi netrūkst, un mēs tieši pateicoties šiem tehniskajiem līdzekļiem spējam pārvirzīt to mūsu resursus uz tādiem notikumiem, kur nepieciešama tā policijas iesaist. Atvieglojot to policijas darbu, mums jau tā viņi trūkst, to darbinieku. Sevišķi Rīgā visu tehnisko līdzekļu izmantošanu, mēs tikai priecājamies par to. Un tiešām, kā jau minēju, tur, kur ir sākotnēji varbūt ir bijušas šīs sūdzības par to, ka tur uzlikuši tagad atkal to video ātrumu, nevar normāli pabraukt. Bet tas ir atkal kaut kāds mirklis. Paiet tur pāris nedēļas, viņi pierod pie tā visa. Mēs arī redzam pēc statistikas, ka ir tas kritums pēc šīs radaru uzstādīšanas. Un mēs tikai priecājamies par to, ka ne jau mums sodīt nepieciešams. Mēs tieši gribam, lai nebūtu neviena jāsoda, lai mums nebūtu. Bet lai mēs tik līdz tādai laimei un idēlē, ka neviens nav jāsodas, nozīmē, mums kaut kā ir jāmaina to cilvēku uzvedību, lai viņi tā kā pa vidam trāp, ne vienā grāvī, ne otrā. Bet tava iespēja ietekmēt cilvēks ir tikai tā kā ļaut stūrēt pa kreisi. Kurš stūrē pa labi? Kurš ir dienests, kurš ir pretī tavam, kurš paliela to braucēju? Baznīca. Ar dievpalīgu. Rulējam. Jā, bet tiešām sodītāji mums ir, kur ir palielītājs, maletīts labi brauc. Ir mums tāds kaut kāds? Ir jau tās bildītes, teiksim, Čiekuru kalnā ir, vai tev rādās, ja tu ievēro ātrumu, tev rāda to zaļo smaidiņu. Jā. Es vienmēr aizdomājos tā Čiekuru, kāpēc viņš rāda to sarkano seju pie 31? Vai tiešām ir tik traki? Nopietni, nevar būt kāds dzeltens, oranžs, tā lēnām gradēt uz sarkano. Tikko 3-1, tā tu esi jau mūsu. Bet no otras puses Pauli, nedomājies, tu bišķi palaid kā vaļā, ja, un tu jau zaļu dabū. Nedomājies, to nav prieciņš. Nē, tad es aizdomāju par otru lietu. Ja ir lietus, tumsa un vējš, un es braucu to pašu 30, un viņš smaida, viņš arī nesaprot, ka vajadzētu braukt vēl lēnāk, jo es neko neredzu.
Nu, turēja mīri. Ātruma ierobežojums ir tā diezgan aptuveni padarīšana. Mākslīgam intelektam. Šodien atkal tas, ko Jurds teica. Nu, mēs pasitām pa plecu malets, un tu nepārkāp noteikumus. Tas liekas tā paša. Malets kaut kādā šodien mājās, paldies. Tas atkal tas. Pie tā veikala vajadzētu katru pasitēju, kad malets, ka nenozag. Es vienkārši Pie durvīm vai ne? Apsargs katram. vienkārši par to, ka mums ir pierasts mazliet drīkst pārkāpt. Tad drīkstam braukt, ja ir 50 uz 60 drīkstam braukt. Ja ir gaišs zaļš, iedegās luksuforu, arī drīkstam pārbraukt. Pie stopzīmes, ja lēnām pārbrauc, tad tas skaitās, ka viņš ir apstājies. Un tā mēs uzskatām, ka tas ir normāli. Bet es gribētu teikt, ka panākuma atslēga jau šeit ir visa sabiedrība. Tas nav tā, ka policija sodot kaut ko izlabos. Šī paša kampaņa par to, ka pasažieris aizrāda vadītājiem par to, ka es nejūtos labi, es nejūtos droši, kad tu šitā brauc. Man vienkārši bija vienā no Lampas sarunu festivālā. Ļoti spilgta atmiņā palika viens no diskusiju partneriem stāstīja. Viņi brauca mašīnā, steidzās uz restorāns, bija Vecrīgā, un nebija kur noparkoties. Viņi izdomāja, nolikšu es te pat, tas sots man sanāks lētāk nekā tur pa dārgo un tur maksāt. Un bērns viņam aizmugurē no sēdekļa saka, mamma, tu pārkāpsi noteikumus? Viņi sanī brīdī, viņi saka, es vairs nevarēju, es braucu un meklēju, štruns nokavēšu to restorānu, bet viņa šis te aizrādījums tik ļoti norezonēja, ka nē, tas nav normāli. Tāpēc man liekas, tas ir apsveicam, ka mēs meklējam citus risinājumus, un šāda ideja attīstība ir Tu atbildēji labāk nekā es gaidīju. Es tieši ar to centos uzvedināt uz mūsu iepriekšējo diskusiju par to, ka tavi ģimenes locekļi, tavi pasažieri ir tie, kas tev pasaka paldies vai nesaka, ka viņiem ir bail. Un ar to mēs dabūnam līdzsvaru. Ar tiem, kurus mēs vedam, viņi mūs ir tie, kas palielina. Mums nevajag lielīšanas policiju. Mums pietiek, ka mūsu rādi pasaka paldies, bija labi. Bet paldies jau arī ir lielā mērā automātiski sasniegts. Tādā nozīmē, ka ja tu izdari to, ko tu gribēji darīt, un tev neviens nesadod pa mīzu, tu jau dabūni kaut kādu apbalvojumu. Viņš varbūt nav tik liels, ja tā kā īstenībā jau tas visu laiku notiek, ko mēs nedarītu. Ja? Bet šāda veida lietas, par kurām mēs runājam, viņas ielaužas tajā ikdienas pierastībā un mazliet izsit no līdzsvaru pozitīvā nozīmē. Ja? Tā arī par to var domāt, un tā arī īstenībā tas ir, vai ne? Jāstrādā abām lietām, gan lielīšanai, gan sodīšanai. Vajadzētu būt kāpēc divas kaut kā. Nevajag pārāk daudz, un tad tā būs kaut kāda jaunā... Par normalitāti lielīt nevajag. Jā, par normalitāti droši vien, ka nē, tu vienkārši pierod, vai ne, tev vajag kaut kāds, kā es tagad, jā, okei, tad... Nav jācensties skolā zīmēt, ja visiem pa zīmēšanu iedod diplomas. Vienalga, kā tu to dari. Oskar, kā tev bija doma? Jāsaka, ir par to pasažieru ieteikmi. Tad es tā uzreiz atmiņā pārcelāju pēdējā gada, šos negadījumus visus, tad es tā uzreiz ar kāds 5 negadījumus uzreiz atcerēties, kur tas efekts ir bijis pretējs. Vai ne, ka tev tur čomi pilā vēl vesels bars, vai ne, kas tam mīkstais, nevar vēl nospiest. Vai ne, un tad viņi tā kolektīvi pie tā Pētera augšā ir braukuši, vai ne, kad arī tas pasažieru efekts var būt arī pilnīgi pretējs, ka vadītājs ne tikai, kā sakot, tiek nomierināts, vai ne, bet viņam vēl kāds baksta, vai ne, kas tur tagad nevar tur uzgriezt saulīt uz šosēs. Stāsts jau par to, ka satiksmē ir diezgan liela pelēkā zona, tādā nozīmē, ka tu nezini, ko darīt, vai ne, tu domā, varētu tā kā bišķīt vālēt vairāk, vai vajadzētu lēnāk braukt, un tad, ja tu brauc viens pats, tad visticamāk tu izvēlēsies to drošāko risinājumu. Mēs kādreiz paņēmām tos Latvijas valsts ceļu datus gadiem krātos un paskatījāmies, kas notiek. Vēlās vakarstundās naktīs laika apstākļi ļoti labi, ceļš tukšs, varētu baigi vālēt, bet neko daudz nepārkāp, ja? Un tad ir kaut kāda vidus situācija, ceļš vēl nav ļoti piesātināts, bet ir daudz citu braucēju. Un tad sākas sacensība, ja? Un tad jebkurš tas stimuls, ka varētu, man te iešaujas visu laiku. Saka, inducē tā kā. Es skatos, šis pabrauc varētu, bet man taču arī autiņš tīri normāli iet, vai ne? Un uzreiz uzrauja pa kādu 15 km/h vairāk to vidējo ātrumu, ja? Tad, ja tu redz priekšā kaut kāds pāris mašīnas un tālāk tukšums, tev kārojās nonākt tukšumā. Uzreiz kārojās, jā. Jo patiesībā nemaz nav vajadzīgs, lai tas blakus sēdētājs būtu reāls blakus sēdētājs. Ir tāds iedomātais satiksmes dalībnieks. Atkal pa baznīcu?
Nē, tas ir aptuveni tā. Tas ir īstais. Ja es neapdzenu, tad es domāju, ka viņi visi tur tie citi domā, ka es, ko tā, Sēņoju. jā. Bet Zanda, tas Viņi ir, nevar, es ja? piekrītu, bet tas dažiem, ka ir, teiksim, tāds mazāk ekstrēms ietekmes variants nekā tad, ja ir blakus, un tas tie cilvēki, kas ir blakus, un tiešām var būt, kas tu mīkstais, nevar pedāli iespiest. Respektīvi, tas darbojās abos virzienos, un tas jau, teiksim, arī tās mūsu kampaņas viena no tādiem apsvērumiem ir, ka tie cilvēki, kas ir vistuvākie šajā brīdī, tajā, kad mēs vadām auto, viņu ietekme parādās. Viņi parādās tā teikt, lielākā mērā nekā mēs to varam iedomāties. Bet tas ir abos virzienos. Un tas, ka tas tajā otrajā virzienā, tajā neprāta variantā, tas jau arī skaidrs. Man vienkārši ienāca prātā divas lietas. Protams, ka auto vadīšana nav atrauta no tā, kāda mēs esam sabiedrībā kopumā. Man liekas, ka ir divas ļoti, teiksim, tādas bīstamas lietas, kas mums notiek, es domāju, no sabiedrību kopumā. Viens ir tas, ka tā pašpārliecinātība par to, ka mēs darām pareizi un ka mēs esam labāki nekā mēs. Tas jau autovadīšanas psiholoģijā mums jau pat ir laikam pat ir sanāk viens kopīgs pētījums par šo. Tā pozitīvā pašpārliecinātība ir ārkārtīgi bīstama lieta. Bet, ja mēs tagad domājam 2026. gadu cilvēku, kur ikdienā lieto mākslīgo intelektu, ChatGPT, viņu tā pozitīvā pašpārliecība pieaug. Tas ir objektīva lieta, domājot par to, ko dara mākslīgā intelekta dialogu sistēmas ar cilvēkiem. Droši vien ikviena no mums tā ir pozitīvās pašpārliecinātības pieaugums. Tā ir viena ķibele, ko agrāk vai vēlāk vajadzēs droši vien ņemt vērā. Tā otra lieta ir, ka sabiedrība kopumā ir kļuvusi tāda daudz neiecietīgāka un polarizētāka. Atkarībā no kā mēs mēram, ir dažādi atskaites punkti, bet tomēr. Un tas jau arī izpaužās arī tajā agresīvo autobraucēju mentalitātē. Tagad, es domāju, ka šis noteikti nav atrauts no kopējā procesa. Un tad trešā lieta, kas man liekas, varbūt kaut kā man ierozināja ar visiem mūsu teiktajiem, ir tas, ka ļoti bīstami visur dzīvē ir izmantot gumijas lineālu. Tas nozīmē, ja mēs uzskatām, ka ir slikti, mēs esam izsalkuši un tagad Rimī nozagt maizīti. Tas ir slikti. Protams, ka slikti. Bet kas tad tur ir slikts, ka mēs braucam noguruši mājās un mēs uzspiežam 15 km ātrāk, braucam? Taču nav, taču visi tā dara. Un atkal, tad ir tā normalitāte, viņi tad saļozās. Un principā, tā problēma jau ir tā, ka nav tāda gumijas lineāla. Mēs vienkārši paši sevi apmānam. Un tas jau ir kognitīvajā psiholoģijā viens no parādas tādiem virzieniem, ka cilvēkam ir tendence sevi apmānīt. Daļai arī tāpēc, lai viņam būtu tāds komforts dzīvojot, bet tas mums ir bīstami. Ja mēs domājam par situācijām uz ceļa, tas, protams, ir daudz bīstamāk nekā tā viena maizīte Rimī, kas, protams, ir nosodāma. Man par Ivaru piemēru par telefonu lietošanu man ir vienkārši cits smieklīgs piemērs par intelektuālo īpašumu. Mēs maizīti nenospersim, vai ne? Kā tas tā slikti un beigās kāds var pieķert. Bet, piemēram, ja nozog cita intelektu īpašumu, tas taču, vai tas ir īpašums? Tas taču nepārdodās. Kā tad? Bet tas ir pilnīgi perfekti. Tas pats stāsts arī par satiksmes pārkāpumiem. Tas pats gumijas lineāls, tas pats princips, tas pats amorālais tāds, atskaites mehānisms. Tā sabiedrība polarizējas. Mums tā kā ir vēl vairāk vienā grāvī tie lēnie braucējumi, vēl vairāk otrā grāvī tie agresīvie. Viņi tā kā vairāk dīdās. Ja es nepareizi to mums tas par viedokļiem. Toreiz, piemēram, tajās arī komentārās tur jau parādījās ļoti skaidrs tādas divas grupas, tie lēnie gliemeži un kādi. Vēl lēnāk un vēl ātrāk. Jā, un tad ir tie kārtīgi brauc, kam ir pieredze un viņi labi pārvalda mašīnu. Viņi taču mierīgi var braukt 15 km ātrāk. Protams, bijušie rallisti.
Es domāju, tas, ko Jurģis saka, tas jau par to polarizāciju tādā zināšanu nozīmē, ka mēs zinām citu viedokli, vai ne? Tas negatīvais aspekts no visiem sociālajiem tīkliem. Vai ne? Mums ir stāsti. Mēs zinām, tur atkal viens baigi vilkās un tur nelaid garām vai atkal kā dūls vālēja, tad mums uzreiz tagad ir jau gatavs stāsts, kā par to domāt, ja, un tā šādā nozīmē emociju uzkurināšana var notikt ātrāk, protams, vai ne, un atkal viens, vai ne, no tiem. Jebkura ātruma starpība ir negatīvas emocijas. Tas, protams, ja viss, kas brauc lēnāk ir ņērgas, un kas ātrāk tie ir trakie, vai ne? Brauc man vienā ātrumā. Jā, tieši tā. Oskaram bija kaut kas sakāms. Par šiem te ātrajiem braucējiem, tiem tur, kad tu teici, bijušie rallisti, amatieri un vispārējie. Ir, protams, daudzās vietās, vai ne, ir pat ceļi tehniski, vai ne, var braukt daudz ātrāk. Jā, divreiz arī nekas zīmē stabili. Tur mierīgi, vai ne, ir, bet ir pasaulē savulaik par pašu tādu efektīvo sociālo kampaņu bija atzīt viena šī Jaunzēlandes klips, kur, tas nosaukums bija tāds, samazina ātrumu, cilvēki mēdz kļūdīties. Jo, tu vari būt tur, Šumahera dinastijas pēctecis, braukt vienkārši perfekti ar jebkuru transportu. Bet tie citi tā nebrauc. Un tad, ja jau tu tos citus lamā, vai ne, ka viņi tur nemāk braukt un vēl kaut ko darīt, vai ne, tad rēķinies ar viņiem. Kad būs kā ar tādiem, rēķinies kā ar tādiem, kā tu viņus dēvē. Tā arī būs, vai ne, un kad kāds cits var kļūdīties. Jā, tu pat attiecīgi pa šosē 200 mierīgi, tehniski tas ir iespējams. Bet tādā brīdī, kad tas traktorists, vai ne, ir, kurām, redz vienkārši tā līdz 50 metriem un tālāk, viņš īsti neko neredz. Nadziņš priekšā. Jā, nadziņš priecīgs, vai, tur brille īstā nav gadījusies līdzi. Tad tādā brīdī vienkārši, 200 vai ne, pret to traktoru vienkārši izsmērējies. Bet te ir arī viena tēma uzreiz. Mums tagad ir tāda pētījuma sērija. Otrais projekts jau pa līdzīgu tēmu ir sācies. Cik lielā mērā sekošana tam, kas notiek uz ceļa, īpaši uzsverot, mēģināt iedomāties, ko citi domā, kā citi uztver, kā tas ir saistīts ar satiksmes drošību. Ļoti lielā mērā tas ir saistīts, ja, un tā ir tēma, kuru var mācīt. Ja. Viņi varbūt ir situatīvi, diezgan grūti tā aktualizēt, ja, tagad vadot automašīnu vai motociklu vai velosipēdu vienalga. Bet pamazām par to runājot visās autoskolās, visās situācijās, to var uzlabot. Ja, un tas ir tieši tas stāsts, ko Oskars tagad saka, vai ne, ka tu drausmīgā ātrumā vālē, un ja tu nedomā par to, ka tur viens traktors var uzrasties, ka tur viens velospēdists var uzrasties, ja tu nedomā par ceļu un parunāties. Labi. Nē, tā skaitā, tā ir uzmanības fokusēšana šī vārda pozitīvā nozīmē, ja, bet domāt par to, ka satiksme ir kaut kāda sociālo interakciju vide, vai ne, un kā tās interakcijas var sekmīgāk noritēt, ja tu domā, ko cits domā. Kaut kādās citās sfērās mēs to varam, ja mums tagad ir nauda jāpelna, vai ne, mēs domājam par to, ko citi domā, un vai tas veicinās pie tā, ka mēs varēsim lielāk varbūtību nonākt pie tā, ka kaut kāds darījums notiks, vai ne? Teiksim, tur darījums ir nedarījums, tādā nozīmē, ka man pēc iespējas mazāk vajag nonākt kontaktā. Jebkurā biznesā ātrums tomēr ir nauda, līdz ar to cilvēks ir spiests steigties. Jā, bet kas ir tā vērtība, vai ne? Kas ir tas, ko tu gribi sasniegt, vai ne? Un šajā gadījumā tur nebūs tieši sakarība, jo ātrāk, jo labāk, jo kaut kādā brīdī tas kļūst riskantāk, ja tu vispār par to domā, ja tu vispār par to reflektē. Ja? Nebūs jau tā, ka mēs tagad nepārtraukti domāsim tikai par to, kā tagad ir, es tagad reiķināšu risku vai neiespējamo vai ne. Kā Nikija Lauda, šodien līst nebraukšu pirmā formulā. Jā, Nikija. Viņš tā darīja. Jā. Bet tā ir stāstniecība, ja, un faktiski šeit vēl viena tēma parādās. Ja mēs gribam saprast, kādā veidā labāk rīkoties, lai to drošību uzlabotu, mums nav jāprasa tagad autovadītājiem, jums patīk tie vidēji ātruma radari. Viņi teiks, ka nepatīk, bet man šķiet, ka īstais jautājums ir, vai jums patīk dzīvot. Ja, ja mēs prasītu, vai patīk, kā tu domā, vairāk mums neteikt, ka patīk? Jo vairāk mums brauc normāli. Grūti pateikt. Es domāju, ka diezgan daudz pateikt, ka ir. Man patīk, piemēram. Man arī īstenībā patīk. Tur ir prognozējumāka situācija. Ja, tur neviens trakāks. Anda bija tas piebilst. Bet tas, ko es gribu... Jā, rezumē. Rezumē. Saki. Wow. Tu ar aizmirst, ko tu gribēji teikt. Es atceros, ka... Labi, es visu laiku tagad domāju par to, ko kolēģi minēja par dažādām problēmām. Un man ienāca prātā tāda aina
atmiņu aina satiksme Balī. Lielas mašīnas, ļoti, ļoti liela jēzga, daudz mazie pļertaciņi, uz kuriem sēž pa 3 cilvēkiem, plus vēl katls, ja? Un neskapēc kaut kas notiek, neviens nevienam neuzskrien, un ir nemitīga pīpināšana. Tur ir perspektīva. Un es sapratu, ka viņi pīpina, nevis Latvijā pīpina, tātad signalizē, kad? Lai izlamātu. Viņi pīpina, lai sarunātos. Labdien. Es te maziņš esmu tev aiz muguras, vai arī es tagad lielāka mašīna ar tiem Eiropas turistiem, tagad tūlīt braukšu jums garām, pieturiet to savu katlu, ja? Un tā doma, ko es gribēju teikt, mēs vispār esam ļoti konkurējoša sabiedrība, kas balstās uz sacensību. Mums ir skolās reitingi, mums visur ir salīdzināšanās. Startupiem jāsteidzās ātrā attīstībai. Un salīdzināšanās un samērīšanās. Un būtībā arī tas mūsu stāsts, kādu vajag ar pātagu un kādu vajag ar burkānu, arī ir tāda sacensības lieta. Ja? Un sociālā antropoloģijā, piemēram, ir izpētīts, ka vismazāk vardarbīgās un vismazāk agresīvās sabiedrības ir tās, kurās šī sacensība ir mazāka, kur nekonkurē. Tur nav sports modē. Redzi, tu teici labu piemēru, priekš kam ir vajadzīgas sacensības, kur diplomus vai medaļus dabū visi. Ja? Ļoti bieži, starp citu, Skandināvijas valstis ir atzītas par vismazāk vardarbīgajām sabiedrībām, un tur skolās tieši tā arī notiek. Visi bērni, kas piedalās sacensībās skolā, visi dabū medaļas vienāds. Ja? Un tas pētījums sociālajā antropoloģijā, Klaus Sedlnieks stāstīja kaut kādā tur Papua Jaungvinējas ciltī, bija stāsts par to, ka nevienu nesoda un nevienu neslavē, bet tas ir tā gadsimtiem, un tāpēc tur nav vardarbības. Es nesaku, ka tagad policijai mums nav vajadzīga un nevajag nevienu sodīt. Es pilnīgi piekrītu, domāju, ka kontrolējoši mehānismi mums rada drošības izjūtu iekšēju, ka mēs prognozējamāk ir, bet iespējams mūsu arī autovadīšanas un ceļu satiksmes kultūra varētu mainīties, ja mēs to neuztvertu kā sacensību, kurš labāk brauc, un es noteikti braucu labāk, jo es braucu ātrāk, un es braucu, un tas tur velkās, un tas droši vien ir ops no laukiem, kas tagad ir lauki ir iebraukuši Rīgā, ja, kā tur mēs iedomājieties mūsu kultūru, kur mēs katrs viens savā automašīnā skaļi sarunājamies ar tiem, kas ir ārpusē, ja, un diezgan nievājoši turklāt parasti es arī. Un ja mēs kaut kā varētu neuztvert kā sacensību, bet uztvert kā interakciju. Bet redzi, Zāna, tas, ko tu teici, man šeit tas, nezinu, cik tas bija jauši vai nejauši, ka tu pieminēji tāds jēdziens kā kultūra, antropoloģija, vērtības. Tur ir ļoti svarīga lieta. Ja, teiksim, viens tāds pētījums, ko mēs pirms gadiem 5, varbūt pat senāk uztaisījām, mēs vienkārši paņēmām datus no visām Eiropas valstīm, ne tikai Eiropas Savienības, plašākā nozīmē Eiropas valstīm, un skatījāmies, kas cilvēkiem ir svarīgs tādā vērtību nozīmē, kas ir tie mērķi, uz ko tiekties, vai ne? Un parādījās ļoti stabila sakarība, ka tās zemes, kur satiksmes drošība ir augstāka, tur vāra kā vērtība, bet vāra šajā gadījumā ir saprast plašākā nozīmē. Ja? Sabiedrībā vāra ir vajadzīga, ja? Policijas jēga pozitīvā nozīmē, skolas jēga pozitīvā nozīmē, vai ne? Kaut kāda hierarhija, tā ir svarīga lieta. Bet ir arī varai negatīvie aspekti, ka tu gribi iegūt tādu varu ietekmi sadzīves nozīmē par pārējiem. Un kā tu vari izdarīt ikdienas situācijā, vai ne? Tu vari... Nopērkt lielāku bobiku un brauc visiem virsū. Ja tev būtu vienkārši lielāks bobiks, būtu jau skaisti. Visi redz, man ir vara, vai ne? Bet ar to jau nepietiek daudzās gadījumos. Vajag arī kaut kādu uzvedību, vai ne? Tur stumt cits malā, rupākajos gadījumos, vai ne? Un te ir tas, mēs dzīvojam, mēs braucam, kā mēs dzīvojam, vai ne? Tur ir tā mazināt varas vērtību. Zināmā mērā, jā. Sacensību likvidēt varas vērtību no viņam. Izrādīšanās ir ļoti svarīgs elements visā tajā pasākumā, jā.
Oskaram, man bija kaut kā tāda žesti, ka balītā satiksme nav tik laba. Vai es tev Paralēli nav Noteikti labi. nav labi. Nu, pasaki noteikti nav labi, jo, komentāru. ja mēs skatāmies uz tā reģionu valstīm, vai ne, un tur Indiju vispār var nepieminēt, vai ne, tur ir ļoti, ļoti visi slikti. Tur jau attieksme pret dzīvību ir citādāk. Ja, tad, ja reiķinām kaut vai uz to viņu lielo skaitu, vai ne, tur ir bojā gājušos miljoniem, 4-5 reizes vairāk, pat vēl vairāk nekā pie mums. Viņi jau tieši tikpat daudz vairāk vairojas. Līdz ar to viņi nolika kaut pa nulēm. Vai plusam. Viņi tur piedzena, vai ne, tur normālais, teiksim, dabiskā atlasa, vai ne, Neveiksminieki nav vajadzīgi. bet nu, tur it kā liekas, vai ne, ka tur tā viss tā smuka krustu šķērs brauc, vienkārši aiz tā smuka krustu šķērs vienkārši neredz tās līķu kalns. Dzīvie turisti stāsta par veiksmīgām beigām. Jā, nu tas turists ir izdzīvot. Es minēju to piemēru par komunikāciju, bet starp citu, viņi ir ļoti nekonkurējoša sabiedrība, jo Balī ir sala, labi, tagad būs ieskats, tā teikt, Balī kultūrā, ja? Indonēzijas dzīvē, ceļojuma piezīmes, ja? Bet viņi ir kultūra, ko veido pēc hinduismu tradīcijas tāda zemākā sabiedrības daļa, ja? Šudras būtībā, pamatā viņi ir. Un, ja kāds mēģina, un man ir tāds hobijs sarunāties ar taksometru šoferiem un tam līdzīgi traucēt vai nebraukt. Un viņi saka, augstas augstskolas vai biznesa veidošana nozīmē kultūras, to tradicionālās kultūras sagraušanu. To nevajag. Līdz ar to labāk. Nu, ja man tas bērns aizies augstskolā un aizbrauks projām, kas tad manā ģimenes templī ceremonijas vadīs? Ja? Nu, tad nebūs vairāk. Un es sapratu, ka viņiem patiešām tā konkurence nav issue, problēma. Nu, jā, laikam tur tā kā viens ar vienu vispār nekonkurē. Tur varbūt ciems ar ciemu vai futbola komanda. Tur mazā grupa neienāk prātā, es varu apskatīt. Ne, man tagad ir tāds viens sapņu pētījums, es varbūt arī kas būs? Īstenošu, kas būs, jā. Mēģināt šo te kultūras dimensiju ienest tajā, sekošanas līdz tam, kas notiek uz ceļu pētījuma paradigmā. Un tā ideja, hipotēze ir saskaņā ar to, ko tu, Zāni, tagad saki, vai ne, ka īstenībā jau arī Dienvidu Austrumāzijā tu vari būt labāks sabiedrības pārstāvis, un tur ir sacensība, bet sacensība ir nevis izrādīties, jā, nevis ar to lielāko bobiku braukt, bet iekļauties, jā. Tu esi labāks, tu esi, jā, būt tādam, kā situācija vislabāk prasa iedarbojoties ar citiem, vai ne? Kaut kādas dimensijas. Tas tā kā apģērbu tādi etiķetes ieteicēji saka, to es labi apģērbies, tā ka tev nevar pamanīt. Kartupeļu laukā nelec ārā, gan operā nelec ārā. Tu saģērbies tā, kā tai vietai ir piemērots. Man vēl tā gribējās parunāt, varbūt vairāk Mārtiņam jautājums. Būtībā satiksmes drošību ietekmē satiksmes ministrija, viņa par to ir jāatbild. Iekšā ministrijai viņai tas ir jāpieskata. Vēl noteikti svarīgi ir izglītības ministrija, kurai vajadzētu to mācīt, un veselības aizsardzības ministrija, jo viņi vai nu paspēt uz avāriju, vai jau tad Oskars brauc. Mēs šeit esam tikai no divām, vēl teikt, iestādēm pārstāv. Kur ir tie otri divi? Kur izglītība, kur veselība? Mārtiņ? Zin kā, man jau šķiet vispār. Jau nopūta visu lietu. Varbūt mēs te tā filozofiski diezgan runājam, un man šķiet, ka mums kopumā sabiedrībā ir pārāk daudz viedoklis, kādam par kaut ko ir jāatbild. Kādam ir jāatbild par to, ka es varbūt uzcelšu savu dzīvojamo māju nepareizi, tāpēc ir vajadzīgi 127 papīri, 15 pāraksti, un kādam noteikti ir jāatbild. Bet varbūt mums vairāk ir jārunā par to, kas ir mana atbildība. Nevis par to, kurš tad tur no tiem citiem ir atbildīgs. Un mums arī ar kolēģiem, starp citu, man ir bijušas diezgan tādas sirsnīgas sarunas, varbūt arī nedaudz augstākos toņos, ir diskusijas par to, arī tā paša tie pat kaut kādi mierināšanas pasākumu vai kā sabalansēt, piemēram, mums ir bijušas arī diskusijas, atcerieties par alejām, par kokiem, un kolēģi noteikti saka, kad kokiem mežā augt un blakus ceļam noteikti tas nav vajadzīgs, bet mēs redzam, kas notiek, ka mēs tam ķeramies klāt un ir jāsadzīvo. Un tad arī man kolēģi reizēm saka, jā, Mārtiņ, bet kas atbildēs, ja tur kaut kas notiks?
Bet mēs arī šādās kategorijās nevaram domāt, visu laiku, kurš par to atbildēs. Nē, tā ir mana atbildība. To koku gadījumu arī atcerieties, kā tur bija tajā līzumā. Ja? Kokus mēs atstājām, tāpēc, ka neļāva mums tajā brīdī tos cirst. Beigās kāds nozāģēja to koku. Jā, un es ļoti labi atceros arī diskusiju ar kolēģi Kristīnu Garklau teica, arī es iedomāties nevarētu, ka pie manas mājas šo aleju kāds varētu nocirst. Tas ir, līdz brīdim, kad es neatceros, tur krustāvs vai vēl kāds pietiekami tūs radinieks, tur gāja bojā. Vai tāpēc es tagad uzskatu, ka visi koki ir jānocert? Nē. Un tāpēc arī tā doma, mēs jau varam te visus sasēdināt un prasīt, kurš par to atbildēs. Ja? Kaut kā arī jābūt jēgpilni arī pašiem mājās runāt. Un es šai kontekstā daudz vairāk pozitīvāk skatos uz jaunākām paaudzēm. Man šķiet, ka viņos ir jau tāds, es arī pats ļoti bieži esmu dzirdējis, tēt, šitien bija tie 30, un tur, es tieši teicu, ka izglītības ministrija vajag. Tie 30. Es sarunāju. Bet vai tāpēc skola ir par to atbildīga, ka tas tā notiek? Tā kā es domāju, ka varbūt laiks paies, arī paaudes pamainīsies, un kopumā tā situācija vairāk negribot virzīsies uz to Skandināvijas pusi. Bet ticiet man, arī daļa arī uzskata, ka tur nav labi un nevajag mums tā, mums vajag kā Baltkrievijā. Man jau tāds ziņkārīgs jautājums Oskaram un Artūram. Mēs visi esam dzirdējuši, ka ir parādījušies tie vidējā ātruma radari, jauna tehnoloģija, pie sarkanās gaismas radars, kad tu pārvāc pāri krustojumam. Tad ir autobusu joslā tev fotografē. Tad visa tā policijas un uzraudzīšanas funkcijas pēdējos dažos gados ir baigi nomainījušās. Vai tas, Oskar, kaut kā ir ietekmējis avāriju rašanās vietas vai raksturu, vai pārkāpējiem uzvedība mainīsies? Jums abiem pēc kārtas jautājumu. Labi, es varbūt sākšu. Es personīgi to esmu novērojis, ka noteikti mainīsies. Jo ir parādījušies jauni veidi, piemēram, pārkāpumi. Kāds uzskrūvēja kaut kādu kreiso numuru mašīnai, lai tā elektroniskie tur neķertu vairs. Un tā kā to dzīvo vai ne, ir policists, to reāli kontrolējošo, tā kā mēs visi zinām, ka viņi ir iztrūkumā, tad es varu būt kaut kur pa laukiem, tur tikšu sveikā cauri. Tad būtībā, jā, zināmā mērā tāda klaišie, nihilistiskie negadījumi, viņi vairāk tā uz kaktiem novirzījušies, kur nav šīs kontrolas, un līdz ar to tas cilvēkam rodas tās nesodāmības sajūta, ka tad mēs te pa kaktiem tādu varēsim kārtīgi atvilkt. Jūs tur uz tiem lieliem ceļiem, vai ne? Jā, ok. Bet mēs te tūt izpildīsimies. Un tiešām ir tā, ka ir sevišķi tāda interesanta lieta. Tur nākošie, uzstāšanās, kas man te paredzēta, tūlīt arī par to runāšu, ir, kad sāk skatīties tos visus faktorus, kas ir ietekmējuši tos smagos negadījumus. Tad, piemēram, kas iet kopā ar ātrumu pārsniegumu? Ko tad vēl? Es tādu pārsniedzu ātrumu, un ko es vēl esmu pieļāvis kāds pārkāpums? Un man visvairāk, piemēram, pārsteidz, kad, es pārsniedzu ātrumu un nesprādzējos. 2-1. Tātad, normāli, ja es gribu baigi gāzt, vai ne? Es personīgi droši vien, tur kaut 4 punktu jostu uzlikšu vēl kaut ko niknāku. Nē, es tādu nesprādzēšu vispār. Tas arī ir, labi, tie, kas tur pilā brauc, vai ne, tie gan pārsniedz ātrumu, gan nesprādzējās, protams, ar attiecīgi vadāmību zaudē. Kaut vai tas pats pārsteidzošais faktors, ka no visiem bojā gājušiem pagājušajā gadā 20 bija izsviesti no mašīnas. Tātad 20 cilvēki vai nebija sprādzējušies. Vai ne tātad inženieris, autoražotājs ir ieguldījis miljārdus, lai uztaisītu to drošības sistēmu. Bet es esmu gudrāks pa visiem, priekš kam man to drošības joslīgi. Nē, jūs skatījāties stundā mašīnā no drošības karpas, varbūt lielāka cerība izlidojot pa logu palikt dzīvam nekā paliekot tajā bunģā. Galīgi nepierādās, jo ir tie, tie visi 20, kas tur bija ārā lidojuši. Mašīnām tā bunģa bija vesela palika. Tu viņus satiki, tur viņi vairs nekustējās, ja? Viņi vairs nekustējās, noteikti. Vai ne, bet bunģa bija vesela. Dažiem autiņiem visas durvis pat normāli virinājās, viss pat stikli dažiem bija vietā. Piemēram, arī tāds tiešām moderns autiņš, vai ne, kad tā, ka viņi kaut kas notiek, tad cilvēks tiek burtiski iepakots no drošības. Airbag paspēja pirmajā logam. Jā, viņi tur visur, vienkārši no visām malām. Bet lūkai tā nav priekšā. Ja figūra atļauj, var tikt ārā. Vai ne, vienkārši, vai ne, ir supermoderns auto, kur cilvēks jebkurā gadījumā paliek dzīvs. Viņš tiek ārā pa lūgu. Jā, tieši tā.
Artur, kas tavā dienestā ir mainījies, kurš parādās šajā tehniskajā līdzekļā? Jūs braucat uz citām vietām vai citā laikā vai pie citiem cilvēkiem? Tā ir tāda lieta, ko droši vien policisti novērtē visvairāk. Bet iedzīvotājiem atkal liekas, tās kontrolas nav. Pirms 20 gadiem, tad, kad es braucu, tad, kad es tikko dabūju tiesības, man turēja katrā ciematā. Turēja, kāpēc? Tāpēc, ka vajag paskatīties, pārbaudīt, vai tev ir apdrošināšana, vai tev ir tehniskā. Tagad mums nevajag to darīt. Mēs patiesībā jau tas vadītājiem jau ir iegūms, ka mēs pārstājuši esam to darīt. Mēs jau numuru lasītāji mums mašīnās ir, viņi uzreiz pārbauda, ir tur, nav tur pārkāpumu. Priekš kā mums to cilvēku tur turēt un pārbaudīt. Man liekas, tur sabiedrība tā varbūt pat neapzinās tos ieguvumus no paralēli tam, ko mēs izmantojam, ka uz viņiem tas arī ietekmēs. Ne jau tas, ka mēs viņus tur gribam vairāk sodīt. Mēs gribam mērķiecīgas pārbaudas veikt, koncentrēties tieši uz tiem pārkāpējiem, kurai apdraud satiksmes drošību, kurai rada apdraudējumu citiem cilvēkiem. Piemēram, pa tiem pašiem ātrumiem, izmantojot tehniskos līdzekļus, mēs redzam, oktas tagad ir vairāk parādījušies. Tādi pārkāpumi, kur nav šīs apdrošināšanas. Tāpat laikā mēs varam koncentrēties uz braucējiem, kas brauc alkohola reibumā, agresīvajiem braucējiem, narkotiku vielu iespējā, kas tūlītēji rada apdraudējumu sabiedrībai. Tā kā es domāju, ka šis ir pareizais attīstības modelis, kurā būtu jāvirzās. Ko mūsu laiks iet uz beigām, ir palikusi minūte. Varbūt pēdējais tāds joku jautājums. Cik no tiem, kas diskutē, ir krēļi? Paceļ roku. Es ar abām rokām, bet vispār... Plus mīnus. Jā. Mēs esam tā jēdzīga vispār grupa. Mēs esam diezgan liels izņēmums. Tikai 2 normāli cilvēki. 2 nenormāli. Nekas, tas bija tā. Paldies visiem krēļiem, paldies visiem labročiem, kas atnāca. Paldies, ka jūs arī nesat izmukuši no zāles. Mēs kaut ko šodien iezīmējām. Tad mums mazliet vajadzētu nomest to sacensības garu un mazliet mazāk idealizēt varu, un mēs tiksim uz priekšu. Tas, man liekas, būtu sausais atlikums. Paldies visiem, kas piedalījās, un turpinām Latvijas valsts ceļu konferenci.